Labvakar! Mani sauc Kristītis, esmu literārs maģistra Dēļas Latviju komentā. Šajā dienā, kas tāds mazliet pielsināts laiks, ņemot vērā notikums notikuši Zoltūdē, tad arī šovakar vakar ļoti izmēlīgi sākt tādu īsu klusumu brīdi. Paldies! Tad izskatās, šis ir mērķotājs vakars, nevis prātu. Pēc tā, cik daudz cilvēku sanākuši. Tātad šī vakara tēma būs Vilas plūdonis. Priekšlasījums stāstīs manām promotoru Matīs Pētera māte Maiga, kurš ir iepazīšanās mazliet vēlāk. Par tēmu, kāpēc Vilas plūdonis arī tiks pastāstīts, bet, ja man prasa, kāpēc Vilas plūdonis, es ļoti īsti neatceros, man līdz pilnīgi neko. Visam atražotas skolotājām mīļākais varonis bija Rainis, Blomens un varbūt vēl kāds. Tāpēc, jā, man prasa, tas ir plūdonis, man liekas tā, kā mazā Anguļu bērnības atmiņas. Tas ir viss, ar ko man zināšanas par plūdām. Bet es nezinu, kā ar jums. Tas jau vakar gaitā uzzināsim, bet neilgsim laiku garumā. Lūdzu, Maija Krekla, par Vilu plūdoni. Vakar. Jūs prieks. Jūs būtu, tāpēc, ka parasti man uz to vecāku cilvēku. Tad literārais maģistrs Krists Krekls ir arī mans vecākais dēls un vēl kā priekšlasījumu. Man pirmā doma uzreiz bija Vilas plūdonis. Neteiksim, ka tas būtu mans mīļākais autors latviešu literatūrā, bet tieši viņa personība, viņa jaunības kļūdas, viņa jaunības nodarītais, teiksim tā. Un pēc tam, kā viņš to visu ir vērtis par labu, man liekas, ka tas ir ļoti vērtīgs temats, ar ko pārunāt tieši ar jums. Es gan domāju vairāk, tieši tā kā vairāk ar zēniem, bet meitenēm, protams, arī interesanti. Un arī pamācoši paklausīties. Tātad, kas es esmu, ja neņem vērā, ka es esmu Matīs un Kristu un vēl 2 bērnu māte, tad es esmu visu savu darbu mūžu nostrādājis Misiju bibliotēkā. Un, ja jūs nezināt, kas ir Misiju bibliotēka, es ceru, ka zināt, tad tā ir tas pats latviešu grāmatniecībā, kas Barona Dainas kapis latviešu folklorā. Jo Misiju bibliotēkā ir savākas visas grāmatas, kas ir iznākušas latviešu valodā, visā pasaulē, protams, Latvijā un arī citur pasaulē, un arī latviešu autoru darbi, kas ir izdot citās valodās visā pasaulē. Un šīs bibliotēkas dibinātājs Jānis Misiņš šo biblioteku par savu mūžu mērķi izvēlējās vēl ļoti agri, jo agrā jaunībā biblioteka nodibināja tad, kad viņam bija 23 gadi. Visu mūžu viņš veltīs tam, lai vāktu latviešu grāmatas. Un ar tām grāmatām vien nepietika, jo jau pagājušā gadsimta 20-30 gados Misiju bibliotekā nonāca ļoti daudz latviešu rakstnieku dienas grāmatas, vēstules, manuskriptu. Un lūk, tas ir mans darbības lauciņš, kurā esmu diezgan izvērsies, jo no 5 grāmatām tikai 2 romāni, ko es esmu sarakstījis, pārējais ir balstoties uz šiem materiāliem, ko es esmu atradusi mūsu bibliotekas Rokrakstu un Retuma fondā. Tas ir kļūst arī par pamatu maniem darbiem par latviešu rakstniekiem, māksliniekiem, kultūras darbiniekiem. Jo no sākuma es rakstīju vairāk par viņu mīlestības problēmām un tēmām, tad pēdējo pāris gadu laikā man nācās vairāk pievērsties viņu slimībām. Tas ir tā, ko žurnāli prasa, vai arī es rakstīju, bet sākam par Vilu plūdoni. Ja? Vilu plūdoni man ļoti nejauši
Vils Plūdons. Tātad izcilākais no bāžu autors latviešu literatūrā. Vai jūs skolā jums mācīja aptvērsnes tēlu rekviejumu? Ne? Dažiem jā, mums arī, es atceros no skolas, ko es vislabāk atceros, tas ir aptvērsnes tēls, es gribu kāpt kalnā visaugstākā, vispēcīgāk, es gribu bailmēt no kā. Un tas traģisms par to, ka no tā jaunekļa cēlienu mērķiem un to, kā tas viss aiziet bojā līdz ar viņu. Ja viņš neko nepanāk, viņš Pēterburgā saslims nomirst, un tā ziņa par viņu nāvu atnāk pie mātes atrēknes, un arī tā māte atrēkne nomirst. Tas ir ļoti spēcīgs darbs, ja jums kādreiz iznāk laiks izlasiet, jūs sapratīsiet, kāds vārdu meistars ir Plūdmans. Un arī reklamējums pamazām brauciet un klusu liķrats netriciniet manus pēdējo dusu, svedotājā aizvisiniet. Lielisks formas meistars, ar lielisku, tieši arī šo formu viņš panāk ārkārtīgi spēcīgu māksliniecisko izteiksmi. Un arī personīgie pārdzīvumi, tāpēc viņš domāja, ka viņš zaudēs savu mīļoto brāli Jānu, jaunāko brāli. Viņš tā drusciņi parunās. Tātad Vils Plūdons arī neatkarīgās Latvijas slavinātājs. Jūs taču zināt dziesmu vai līgo lepnu dziesmu. Vārda autors Vils Plūdons. Tev mūžam dzīvot Latviju. Vārda autors Vils Plūdons. Talantīgs bērnu dzējas autors. Nu, kaut pēc ērtīšu pirkstu necepties. Vils Plūdons. Arī viņš kā rociņš Vils Plūdons. Pēc tam viņš ir strādājis par skolotāju praktiski visu savu darbu mūžu. 1895. gadā sāk strādāt par skolotāju. Tā viņš 1933. gadā aizgāja pensijā, kā būdams valsts pirmās gimnāzijas latviešu valodas skolotājs. Daži skolnieki teica, ka viņš stundas neko interesants nebija, viņš vairāk nodarbojas ar savu dzīvi rakstīšanu, kā mācīšanos, bet viņš sarakstīs ļoti daudz mācību grāmatas gan latviešu literatūrā, gan arī valodā. Un tas ir tā, ja nu galīgi kāds nav dzirdējis, kas ir Plūdons, tad es tā īsi pastāstīju, ar ko ir slavens latviešu literatūrā. Plūdons ir to, kas mums būtu par viņu jāzina. Nu, tie teiksim, slavenākie darbi. Un arī, es domāju, ka Atrētnes tēls un rekviems, kas ir virsotnes latviešu literatūrā. Nu, tas, ko šīs dzējas rindas, es arī gribētu, lai visi mūsu latviešu jaunatni arī turētu svētas un zinātu. Un tas ir rakstīts, tad, kad Latvijas valsts gandrīz vēl nebija, tas bija laikam 1918. gadā. Tad Plūdons rakstīja, mēs gribam būt kungi mūsu dzimtajā zemē. Protams, šo dzīsmu jūs arī zinu. Un tas, ko arī vēlāk uzsvērt, tiekļūdās galva augstāk Latviju un mācīs cienīt reiz pats sevi, Trīvals Latviju. Es varbūt uzlabots nedaudz, man liekas, ka Plūdonim caur Latviju galvu augstāki, bet trimds izdevumā viņi mazliet pielabo Plūdonu, un varbūt skan arī labāk caur galvu augstāk Latviju. Beidzot, mēs būsim nonākuši mazliet pie Plūdona biogrāfijas. Mēs pārsvēdums visu jaunību. Tātad Vils Plūdons piedzīvo netālu no Bauskas, Mēmels krastā Lējniekos. Lējnieku mājās viņš bija 3. no 4 Annas un Jāņu Lējnieku. Tātad uzvārds ir Lējnieks, Vils Lējnieks. 3. no Annas un Jāņu Lējnieku dēliem. Vecākie dēli bija tāds praktiskākas dabas, bet viņa draugs bija mazākais, pusotru gadu jaunākais brālis Jancis, ar kuru viņām bija kopā spēlējās, tad viņi tur baļus ķēra, turpat Mēmels upē, un tad atcerēja dzējots, bet arī romānus par baļu ķeršanu. Es tagad bērniem vajadzēja kaut ko nodarboties, un viņi fantazēja. Jau tā kā pavisam ātras bērnības, kā pēc tam Plūdons saka, man bija ar īmētāju tēns, viņā jau bija ļoti diezgan stipri attīstīts. Plūdons arī kļuva Atrētnes tēvs, jo viņš tēvs vēl bija 3 gadu vecumā. Un tā arī diezgan interesanti, viņa vecākā bija Jānis, kas bija diezgan bohēmisks cilvēks, un patika spēlēt kārtas un biljardu, un labi sabiedrību un tā. Mazāk pie mājas, bet vairāk tā
jautrā sabiedrībā dzīvot. Mātei vajadzēja turēt saimniecību un rūpēties par bērniem. Un viņa arī noliek galvu šīs latviešu sievietes priekšā, jo viņa palikusi atraitne, viņa izaudzināja 4 dēlus un visiem deva, visi šie dēli dabūja labu izglītību. Ko tas mātei prasīja, mēģiniet iedomāties, kā tas bija. Vientuļai sievietei, zemniecei, saimniecei, ja? Rūpēties par saimniecību un skolot bērnus. Un Nabak Vils, kurš bija diezgan jautrs dabas cilvēks un mācījāmies Kuldīgā, skolotāja seminārā, viņš diezgan bieži pārdzīvoja, kāpēc viņam nav naudas un kāpēc mamma sūta tikai tos produktus, bet naudu nedod. Viņam vajag naudu, viņam vajag izpriecām naudu. Viņš grib būt tāpat kāds. Bet mamma sūta tikai, viņš teica, kaut vai veselu lepri būt atsūtījis, bet naudu nekāpēc. Tad viņš aizminos to savu brāli, mazā brālīšu Jaņš, kas mācās par apvienotāju, un Jancimies, kāpēc viņam negrib naudu. Grib naudu, Jancim ir. Un šajā te laikā, viņš nodarbojas arī ar to, ka viņš studē literatūras teoriju. Viņš studē Brandes, studē Berlīnas un citus literatūras teorētikus. Tad viņš pateica tā, ka dienās es būšu vai nu lielāks filologs un dzejnieks vai nekas. Tātad viņam ir spēks, ko viņš grib kļūt. Un tad 1894. gadā viņa draugi semināristi palīdz viņam pārrakstīt dzējoļus, ko viņš sarakstīs. Un iznāk viņa pirmā grāmatiņa, pirmie akordi. Es viņus varētu nolasīt pāris dzējoļus, lai es zinātu, ka viņš plūdams pats saka, tas jau tur nav, bet citiem ir tieši tā paši tie dzējoļi. Kāpēc, lai viņš neiztrūtu? Tad apmēram 1894. gada modernitāte. Dzīve ir cīņa, šausmēnām drausmām, rauga to bļēvus, cīkstots ar cerām. Bet būtu skaudrums aizcer tā vienu kā otru. Pēc sevis gāžas tā stiprais kā nestiprais, un tik labi biklo kā droši sirdi ceļa jūtīs, biedro reiz mīra. Un bija tāds humoristiski ceļos Cecīliju par meitenītēm, ja? Vai zini tu Cecīliju, ko daudz zina par Liliju, starp ciema daļām jaunavām, tā ir no visu daļākām, kāds maigums viņas sejā mīt, kad gulots starstai virsū pīt. Un nostrādājusies māmiņa, nāk viņu celt pie azāēda. Cik laimīgs būs tas jauneklis, kas viņas lūpas noskūpstīs, cik nelaimīgs tas tautu dēls, man piederēs šis debesis tēls. Apmēram tā ceļolīši, bet ar to viņš neapmierinās. Tas ir pirmie akordi, pēc tam nāks lielākie, spēcīgākie un dziļākie. Bet sākts ir, un jaunais skolotājs, vispirms viņš nenokļūst bilancījumā, viņš nokļūst Liezerē pēc Kuldīgas semināru, un tur viņš saka, Liezeri Vidzerē, tas ir diezgan tāds kontinentāls klimats salīdzinot ar Zemgalu un Kuldīgu, un tur jau 20. oktobrī uzsniegs sniegs, un mums ir tik nabadzīgs, viņa alga 10 rubļi mēnesī, un viņam nav ne galoši nekā, un tad ko lai cilvēks dara, kad oktobrī jau sniegs, viņam ir jādzīvo, un viņš dzīvo. Tad viņš atrodas ar ļoti mīļu skolnieku. Tā ir Elfrīda Melbārda, kurai 12 gadi. Un tā skolniece ir ļoti jauka, mīļa, un viņam ienāk domāt, cik jau būtu, ja viņš to, viņa kādreiz varētu ļoti viņas cīja. Bet, tāpēc tas ir tikai tā laika jautājums. Pašlaik, protams, viņa draudzene ir Elfrīdas māte. Viņš Lodons dzīvo vientuļi, viņam ir diezgan garlaicīgi, un tad, ja viņi uzņem Elfrīdas mājās, gādīgā saimniece Anna, un netik ļoti priecīgais par to visu Annas vīrs. Un šeit viņš pavada ļoti daudz savu laiku. Un šeit dzims tas ir diezgan uzskata Elfrīdas tēvs nekrietnais plāns saprecināt Elfrīdu ar Vilu, tad, kad Elfrīda būs pieaugusi. Protams, ka Elfrīda pat varbūt to nenojauš, viņai patīk koķetēt, patīk raiskoties, bet viņa vēl ir bērns, viņa ir 12 gadu. Toties Lodoņa mīlestība šķiet ļoti iekaro Anna Melbārda. Protams, viņa ir precēta sieva un māte, un nekas tāds viņas starpā, protams, nenotiek. Bet viņas jūtas, viņas mātišķajā dāvība
Un maigums ir tas, kas ļoti trūkst Vilim, jo viņa mamma cīnīdamās ar savu saimniecības mūžīgām rūpēm un 4 dēlu audzināšanu, ja nebija laika būt maigai, mīļai un glāstošai. Viņa bija diezgan droši vien paskarba, un viņai vienkārši tam nebija laika. Bet, lūk, Anna Melvārda, gan labi situēta un savu vīru mīlēta sieva, kurai viņai bija laiks gan mūziku klausīties, gan dzeju klausīties, viņa arī stundām klausīties vīra dzejas. Un, protams, ka tas viņam darīja prieku, un viņš jutās viņam ārkārtīgi pateicīgs par to, ka viņas dēļ šī dzīve tālāk pasaules malā kā Liezere. Viņam bija, neteiksim, par ciešanu, viņam bija pat patīkama un jauka. Bet sagadījās tā, ka viņam vajadzēja, viņš kādu bija atvainojis, īsti nav noskaidrots ko, viņam vajadzēja pie pagasta tiesas un vajadzēja atstāt Liezeru un atstāt skolotāju vietu Liezerē. Brīvzemnieks, Fricis Brīvzemnieks, par vārds ceļus arī zināt, viņam palīdzēja Piglānu ciems, tas tuvāk Rīgai, tikai pēc tam otru pusi pie jūras. Un, viņš raksta vēstules uz Liezeru, tad sākās tās ļoti daudzās un garās un ārkārtīgi interesantās vēstules uz Liezeru. Viņš pats stāsta par visu, ko viņš tur piedzīvos. Piglānu ciems bija priekš manis tas pats, kas priekš notiesātā Kamčata vai Sahalī. Nedomāties, es arī vienreiz aizbraucu tādā drūmā laikā pie Piglānu ciemām, uzskatās pie jūras un domāju, nebadīgs. Tiešām pelēks klājas, saprāt pelēks. Iedomājieties vēl toreizēju nabadzību, zemnieku nabadzību, postu un garlaicību. Un to mežonīgo garlaicību, kurā tas jaunais cilvēks ir nokļūst. Viņš augst pēc Rīgas, viņam gribās izprieks, viņam gribās sabiedrības. Tur viņam nav nekā tāda. Un kas atliek, protams, viņš var ceļot. Viņš ceļo, viņa lieliskākie darbi, tur ir radušies tieši Piglānu ciemā šajā garlaicīgajā un nomācošajā vietā, pēc viņa domām, ja? Selgādīja pasaules vērtības. Tas ir ārkārtīgi iespējams viņu kā mākslinieku, bet viņu kā cilvēku. Šis ciems nomāca, burtiski nomāca. Un tāpēc viņš bija ļoti laimīgs, ka nākamajā gadā viņam pavērās iespēja pārnākt uz Rīgu, un viņš kļuva par adjunktu pie dažām elementāras skolām adjunkts. Es saprotu, tas tāds palīgs skolotājs, kurš aizvieto stundas, ka kāds no tiem citiem īstiem skolotājiem ir sasniegts. Un tad bija darba diena apmēram bija tāda. Viņš cēlās 7, 8 brokastoja. Tad viņš devās uz skolu, pasniegt privātstundas no 9 līdz 11. Pēc tam viņš nāca mājās, pāriet, un tad viņš vai nu rakstīja, vai lasīja, vai dzēja. Un izklaidējās. Bet viņam ļoti patīk krēslas stundas, un tad viņš tajās krēslas stundās viņš rakstīja vēstules Annai un Elfrīdai, domāja par viņām, un domāja, Dievs, cik jau būtu tur Liezerē, un uz šo mīlestību. Un tad, lai viņš nebūtu tik šausmīgi vienkārši, un viņš jutās arī pamests un vienkārši, un viņa māte arī bija mirusi jau pirms 2 gadiem, tad viņš vēl dzīvoja Liezerē. Viņam savas mātes nebija, viņam bija palikusi tikai Elfrīda. Sākums par Elfrīdu un Annas mīlestību. Bet būtu jau jauki, ja tas būtu tikai tā. Bet tā nebija gluži taisnība. Laika pa laikam viņa vēstulēs Annai parādās. Nu, kad viņš tad ir noplūcis kādu puķi ceļu malā, vispār nesko viņu par to domātu, bet viņš tād jūtas labi, ir tāds, kas apkop viņa saimniecību, viņam vairs nav skumji, viņam vairs nav vientuļi, viņam vairs nav jāsacer, tā ka viņa vēselīgā kā Elmora, viņš rakstīja šo te bez doma, bez jūtu, viss tumšs un salds, man liekas, ka būtu es ledu kalts, ko arī Mils Dārziņš pēc tam komponēt 2 nelaimīgi jauni cilvēki. Viņš tā vairs nejūtas, viņš jūtas labi, jo ir kāda meitene, sieviete, kas labi zinām, ka viņš mīl Elfrīdi, Frīdī, par kuras sudrabainiem smieklēm viņš sapņo. Viņa nolēmus, kaut vai tagad kaut vai šo mirkli, būt viņa, jāsaka arī, tiešām sieva, ne tikai mīlotā. Un šai
iemīlēsies, jo Plūdons ir, jau jāsaka dzēnieks, viņš no 96. pazīst, no 94. gada viņam pirmais tēvs, viņu par Plūdoņu parakstu. Plūdons ir izcils dzēnieks, jo viņa labākie darbi jau ir radušies, viņa ir Afrēdis dēls, un Betlējums tas viss jau ir. Un šī jaunā meitene, Otīlija, noliek viņam pie kājām savu. Tad Vils vēl bišķi domā, vai tagad pieņem to baudījuma aktu, vai tomēr palikt tā uzticīgam. Uzticīgs viņš ir uzticīgs, viņš nedzēna pagājušās pirmdienas, un viņš ļoti, viņš domā tikai brīdī, bet vēl galā bez sievietēm nevar dzīvot. Tad labi, viņš noplūks to puķīti ceļumā, un šo puķīti ceļumā viņš noplūks, bet kļūst ļoti nelaidīgs, jo Otīlija gaida bērnu. Viņa ir skolotāja, Vils Lainieks arī ir skolotājs. Tajos tālākos gados ārvalstības bērns skolotāji, tas nebija pieļaujams, viņiem vajadzēja apprecēties. Tad 1902. gada 29. novembrī viņām kļūst vairāk vērmens dārzu, Otīlija un Vils. Un domā, iet pie mācītāja vai neiet. Vilim ļoti negribas precēties, ārkārtīgi negribas precēties. Anna, kad viņam ir atrakstījusi, lai viņš nokārto šo jautājumu, lai glāb sievietes godu, un lai pieņem to ar augstām asinīm un tā, bet vienkārši, lai būtu tā, lai būtu kārtīgi, lai to meiteni uz sievieti, lai neatlaiž nokārt. Lai viņi var saglabāt darbu, lai viņi pēc tam var audzināt to bērnu, ko Vils viņai pagādās, bet ja viņai nebūs darba, viņi nevarēs to bērnu. Tā Anna ar Annas atļauju, Vils viņu uzies augšā pie tā mācītājiem pieteicies. Un tad, kad mācītājs rokas saņems ļoti sirsnīgi stāstu par kristīgās laulības nozīmi cilvēka dzīvēm, par to, cik tas ir labi, ka viņi kurā ir nolēmuši doties laulībā un tā. Un Vils tikai visu laiku pie sevis smējās un tā domās ņirgājas. To viņš visām neraksta vēstulē. Viņš zinām, par ko es domāju. Un ko viņš domā? Viņš domā, vajadzētu izstudēt baznīcas konsistorijas papīrus, kā varētu dabūt, kā varētu ātrāk atlaulāties. Un tas ir tajā dienā, kad bija vēl neprecās, un vienkārši piesakās laulībā. Un laulības notiek nākamā gada 18. janvārī, tajā dzīvoklī, kur man nojā 16 dzīvo. Tieši tad Vils Plūdons saprot, ko viņš ir nodarījis. Viņš ir ārkārtīgi nelaimīgs. Viņš varētu, nezinu, ko sev nodarīt. Viņš man, kāpēc viņš te stāv, ko viņš te dara? Bet tiešām viņam tagad, viņš visu laiku domājas par Elfrīdu, un tagad viņam blakus stāv šī sirdī. Kur viņš nemīl, kur viņš ciest nevar. Kāpēc? Tāpēc, ka tas bērns, tas viņam krīt uz nervu. Pilnīgi tas bērns ir vankšķis. Tie vārdi, mazajam puisēnam, man kā mātei bija ārkārtīgi smagi to lasīt. Bērns tad nebija kā nav vainīgs. Atvēru, tās ir traumijas un asins, bet tas ir bērns no nemīlams sievietes. Un tāpēc šis bērns ir vankšķis, tas bērns bļauj, liedz, viņš traucē, viņš tracina, viņš nevar izturēt tā bērnu bļaušanu. Viņš tam bērnam nepieskars, viņam viņš riedās, viņš neiet uz tā bērnu kristībām, viņš neiet tu. Bet Otīlija tik sirsnīgi draugi, ļoti lūdzās, ka viņš aiziet, tā, lai būtu, kārtības labāk aiziet, lai tam viņš negrib. Viņam gribjās tas. Dēls tālākās. Un tad 18. janvārī, tad, kad viņi apprecās, tad, kad Otīlijas raud dienā pirms kāzām, viņa raud gultā, viņa redz, ka Vils ir drausmīgi nelaimīgs. Vils raksta Elfrīdai vēstuli kāzu priekšā. Un pie tam viņa nelaimīgi tāpēc, ka viņa ir devusi solījumu, ka viņa ļaus Vilim šķirties. Tik līdz viņi būs apprecējušies, viņš tūlīt ies uz baznīcas konsistoriju, lai varētu atlaulāties. Viņš precējas tikai tāpēc, lai Otīlija nezaudētu darbu un lai viņi varētu to savu paukšķu paucināt. Pie tam viņš vēl Annai raksta tā, ka viņa man tāpat to bērnu nedos, man pārāk ienīdīs. Un tā kā Elfrīdai par to nav jāuztraucās. Elfrīdai tas bērns uz kaklu nebūs. Tas ir tie vārdi, kas ir veltīti šim bērnam. Tik līdz viņi ir apprecējušies, tā, protams, sākās, viņš
savu soliņu to, viņš tūlīt meklē iespēju atklāties. Bet vai nu viņš izliekas, vai viņš tiešām negrib redzēt to, ka tik līdz ir jau otru. Viņš raksta, Ammai, mēs ar sievu kopā neguļam, man viņa pilnīgi riebjās, es pēc nevaru. Un tad, kad viņš arī tā diezgan šausmīgi vārdi, ja, ka tu, ja viņi var darīt vienalga, viņi var lamāties uz mani, un viņš var spļaut visu, bet man liekas, paskatoties uz šo meiteni, es nezinu, tā var darīt. Bet tad, kad viņi aiztiek Elfrīdu, tad man jāķers pie nopietnākiem mēriem. Nu, kas tie nopietnākie? Es nezinu, kas tie ir, bet tas izklausās diezgan nopietni. Un tad, kad viņš dabū atļauju vairākās kārtās noritāt šķiršanās prāvu, tomēr Optīlija gaida otro bērnu. Viņš viesojās atkal pie Elfrīdas un Annas. Un tad, kad viņš saņem no baznīcas konsistorijas atļauju riedu, tad jā, viņš drīkst šķirties no Optīlijas, viņš aiz laimes atkal tā piedzerās, viņš ir tik laimīgs. Viņš aiziet uz Latviešu biedrības grodziņu tur, un tur viņš pat dzied operārijas aiz laimes. Un tad, kad piedzimst tās Emīls, tieši gadu pēc tāla galša, atkal oktobrī. Es tādi jauni bērni, un tālums un Emīls. Kaut kā. Tad Emīla, nedēļa pēc Emīla kristībām notiek tās laulības šķiršanas akts. Es nezinu, kāds tur izskatījās, bet un tā Optīlija paliek ar 2 bērniem, un Vils ir laimīgs un brīvs, un tā viņa vēstule, tas ir viņa vēstule Elfrīdai. Tā ir tikai liela papīra lapa, un lieliem burtiem uzrakstīts brīvs, un 3 izsaukuma zīmes. Viņš ir brīvs, viņš ir laimīgs. Tā kā mēs to atstāsim Optīliju, tad es mazliet pastāstīšu, kas ar viņu notika tālāk. Tas sasaucās nākamās nedēļas datumu. Optīlija, tātad viņa nodibināja skolu, viņa strādāja skolā, viņa audzināja dēlus. Tālāk viņa Emīlu, pēc tam viņa apprecējās ekonomistu, kuram uzvārds bija Čīča Cits. Viņš bija diezgan revolucionāri noskaņots cilvēks, un 12. gadā, tad, kad viņa jau bija arī Čīča Cica 3 bērnu māte, ar visiem 5 bērniem viņa dodas uz Krieviju. Tur viņas vīrs piedalās oktobra revolūcijas sagatavošanā, un arī visos pēc tam pasākumos, ja viņš kārtīgs komisariātā strādā, viņš ievāc pārtiku no zemniekiem, un viņš arī nepārāk mīl Tālvaldu un Emīlu. Viņam nepatīk, ka viņi tur mācās, viņš labāk viņas liek pie darba, un jau diezgan jauni 11 gadi pie bērni. Arī tie bērni, kuri pusauģi tiek iesaistīti arī kārtīgs komisariāta darbībā. Vai nu kā kuģiervēti, vai kas, bet viņi diezgan ļoti gribēdam iegūt labu izglītību, jo viņi lūdoņi vēl, viņiem ir labs tie materiāls, vai ne? Bet viņi pie izglītības tiek tikai 20. gados. Viens no viņiem Tālvalds vadīts Ļeņingradā Kuģibūs institūts, viņš ir inženieris, Kuģibūs inženieris, viņš strādā Taganrogas ostā, viņš ir galvenais inženieris. Un Emīls arī pabeidz Kuģibūs institūtu, bet tajā pašā Rostovā pie Donča, pēc tam viņš pabeidz arī Sakaru institūtu, viņam ir inženieri. Ja jūs zināt to, kas notika Padomju Savienībā 37. gadā, tad tiek iznīcināti gandrīz visi latvieši. Gandrīz visi nevar teikt latviešu inteliģence, latviešu latviešu inženieri, latviešu inteliģence, latviešu teātris, latviešu viss. Tāpēc, ka latvieši bija, kā teica, viņi bija radījuši šo revolūciju savām rokām. Latvieši vēl arī iznesuši, viņi arī palīdzēja celt jauno padomju valsti. Un Tālvalds gan Emīls bija arī izcils speciālisti, un viņi arī bija mazliet vidus līmenī. Un tad 1937. gadā bija Staļina pavēle par latviešu iznīcināšanu, arī abi lūdoņu dēli, Tālvalds un Emīls, tika arestēti. Emīlam
mēs pēc tā uzzinājām, pirms tādiem dažiem, kad atklāja visu memoriāls atklāja visu šīs daudz cilvēku noslēpošanas lietas. Viss tad uzzināja to 10 adresu sarakstīšanās, tas nozīmē, ka cilvēks arī nošauts pēc tiesas un pēc tā kā Emīls. Tas nabāk puisīts, kurš savu tēvu nebija paziņas, un garam kā viņa meitiņa arī teica, viņam vienmēr bija ļoti skumjas acis. Viņš nezināmā kapā kaut kur būdīts. Tālvaldim palaimējās drusciņu vairāk. Viņu arestēja arī 37. gadā, tādā drogā, kad viņš bija galvenais inženieris tur postā, un viņu ielika cietumā, un viņu tur daudzīja, kamēr 39. gada 1. decembrī viņš ieradās, viņu palaida mājās, un 1. decembrī viņš ieradās pie savas mātes. Jo viņš bija ārsts pēc tam brīnījās, kā viņš vispār no tagad brauc cietumu līdz Rostovai pie Donas, mums apstīties kā viņš vispār bija ticis. Tad viņam tas ilgas satikt māti un satikt savu ģimeni, viņam arī bija tik bērni. Un tas ir interesanti, ka viņa tur vai mazbērni sauc Igors Margarita un Karīna, un viņa vārdu neprot latviski. Viņa nebija vēlams runāt latviski tajos gados, kad viņa auga. Un tālāks nomira 9. janvārī, un Bils Blūmons, to, protams, nezināja, viņš nomira pēc 6 dienām. Tā ir ļoti simboliski. Viņš nomira praktiski vienlaicīgi. Vienīgais, ka Bils Blūmons ir pieminējis savus dēlus, savus vecākus dēlus, negribētos, nemīlētos, un nemīlētos latīvības. Ir testaments. Un jāsaka pilnīgi veltīgi, viņš to darīs, jo dēli ir mīluši latvijas. Un tad laimīgi tiks vaļā notieklis, pēc lēnieks. Pēc 9 mēnešiem dabū savu mīļoto Elfrīdu. Elfrīdai ir 19 gadu. Viņa ir jauna, skaista, un slimīga, un nervoza. Un nervoza, domāju, viņa padarīja tas, ka viņš šos garos gadus, kamēr viņas māte darīja visu, lai viņa būtu sīva, viņas tēvs bija ļoti pret to. Viņš uzskatīja, ka tas ir noziegums pret meiteni, viņa tā sarunāt viņai precības ar cilvēku, varbūt viņa nemaz nebija. Viens viņam prasīs, vai viņa grib vai negrib, viņa sīva. Bet viņa audzina par to sīva. Un tā atmosfēra mājās nebija diezko laba. Jo tad, kad Bils Blūmons viesojās Liezerē pie Melbāršiem, Anna laimīgi priecīgi un starojuši. Tik līdz viņš aizbrauc, Anna paliek slima, Annai nekas vairs neinteresē. Ģimenes dzīvi jūka. Tad, kad Melbārds aizbrauc uz Rīgu, tad satikties ar Bilu Blūmonu vēl 19. gadsimta beigās 99. gadā pirms gadījumā ar Otīliju. Bils Blūmons satiekās ar Melbārdu, un viņš cenšas viņam ieskaidrot, ka viņi no to ir vistīrākie un vismodīgākie. Jo viņš mīl Elfrīdu, un neviens cits tā nemīlēs Elfrīdu kā viņš. Un tā Melbārdam jābūt priecīgam, ka Anna ir visu savu jaunības mīlestību atdevusi Melbārdim. Tagad taču viņš nevar tā mīlēt kā jaunībā, un viņam būtu jāsamierināts. Bet, kaut arī sasēja un kārtīgi pārējiem tajā dzimnā ielas iebraucamajā vietā, tik un tā viņa kopīgi valodu neatrada. Un attiecības ar Elfrīdas tēvu vienmēr bijušas diezgan saspīlētas. Lai arī kā tas būtu vai nebūtu, kādas notika. Un tad, kad jaunākais brālis Jānis prasīja Vilni, vai tu beidzot esi laimīgs. Un Bils atnesis no Liezeres laukiem, no tiem nebeidzamiem darbiem, kas tur laukos ir, viņam tas viss ir atnesis, un tad viņš raksta Jāni. Viņas vismaz dīvains subjekts, ja tā jau viss būtu labi, bet tā laime, un tad
dodas vienais otrs, naudas viņiem nekad nepietiek. Elfrīda slimo. Viņai bieži uz nav īpoļi, viņi vāna, nervos, 9 gadus viņiem nav bērni. Motīva kāpēc bija Vilam tēvis, jā, Elfrīdas bērns gan tu mīlēs. To mēs arī zinām, tā ir tas notikums. Tiešām tā bija tad, kad pēc 9 gadiem, pēc smagām mocībām, viņš redz kā Elfrīda, viņš pasaulē pirmu bērnu, meitiņu Vaidu, tāpēc, ka viņi ļoti Vaidēja visu dzīves laiku, māmi. Un arī piedzim, dzemdējot Vaidē, ka vispār plūnots visiem saviem bērniem pats. Pirmā meitiņa Vaida. Un tad, atcerieties, Tālvals bija pamušķis. Viņš prēca, viņš tracināja. Tagad Vaidiņas raudāšana ir maigs akomplements tam, viņš tad raksta visiem piedzīvus. Meitiņu piedzīvus Vaidiņas. Un šajā sakarā es jums varēju parādīt. Viņš ir plūdoņa. Šeit ir plūdoņa, tā grāmata man bibliotēkas, protams, plūdoņa rokraksts ar ierakstu manai mīļai Vaidiņai dzimumdienā. Un te Vaidiņa arī ieķēpājas pat par savu rocību. Vēl lūk tā Vaidiņa, jā. Un bērnu vārti ir plūdoņa darāmā. Visi viņa mazā Elizāna nomira 3 gadu vecumā, viņas bērni bija pie vīrus, un pārējie bērni izauga. Visi viņi dzīvoja vasarā Rīgā, Torņu kalnā, jūs zināt, kā māja tur krustojums ar vienības natrēt, tāds krustojums ar bērns nebija tāds palaids krustojums, tur tāda liela, tā kā lauku māja, tā māja viņi tur dzīvoja. Un vasaras viņi pavadīja lēniekos, un tad, kad Turmans strādāja, viņš strādāja daudz un rakstīja daudz, un rakstīja ļoti daudz, un mēs arī runājām, tās bija bijis, var ticēt, man viņš tiešām bija izcils dzēnieks. Bērni nedrīkstēja traucēt, kad tās strādāja. Un pie Almas, kas nomira 20 gados, uz Liezeri viņš vienmēr brauc ar sarkanām rozēm. Un ar Elfrīdu viņi nodzīvoja kārtu laimīgu mūžu. Radīja daudz bērnu. Un tā arī bērnu. Paldies par iepazīstināšanu ar latviešu literātu rakstnieku dzēnieku Plūdoni. Vai jums, klausoties šo visu, ir jau radušies kādi jautājumi? Vienkārši savus uzmanības. Jā, Oskar. Kā mums tas Plūdonis? Plūdonis, tas ir viņš ņēmis no Ausekļa. Tad ir Ausekļa, viņš bija vesels, latviešu lielu komplekts, viņš izdomās visādus vārdus. Un viens Plūdonis bija viens no tiem, un tā kā viņš ļoti aizrāvās ar Ausekļu. Viņš gribēja būt ļoti arī tāds pats kā Ausekļs, tāds dzēnieks. Par to uzvārdu Plūdonis viņš aizņēma no Ausekļa. Vēl jautājumi? Jā, Es saprotu, ka jūs sēdēt un stāvēt. Es domāju, ka Gāriņš ir jāļa, ka Plūdonis bija ārkārtīgi kaislīgs, kā jūs man atbalstītājs. Kādu dziesmu, kā tev mūžam dzīvot Latviju, kā saulē, kas mirts debesu jomā. Ziniet, es to skaitīju visu dienu, 18. novembrī mājā. Plūdonis bija milzīgs patriots. Viņš bija arī skaists bērnu grāmatu rakstītājs, bet viņš bija tiešām tāds viens absolūts Kārļa Ulmeņa atbalstītājs.
Es pareizi saku. Jā, tā ir viņam šķiet, ka Kārlis Ulmans ir izcils cilvēks. Un viņš tāpēc arī padomu laikā par klubu runāja kā par bērnu, zejas autoru un par, kā teicu, atrādījums tāds par to, kā ziņas sākuši salīdzināt tās nabago un bagāto pasauli, bet tu 30. gadsimtu vispār neviens nepieminē tur arī. Tā bija aizlieta. Jā, un es arī atgriežos pateicu, ka es pazīstu tagad ir tādu jaunāku cilvēku Valmierā, un mēs viņam garām Rāmī priekšmājā, jā. Es domāju, ka visi mēs zinām, kaut kur kāds iesmu Rāmī priekšmājā. Un viņš arī par viņu nebija dzirdējis, viņš nebija dzirdējis par visiem. Viņam ir 34 gadi šitam jaunam vīrietim, jā. Viņš nebija dzirdējis par visiem, un viņam Visu skolā Valmierā viņš ir labākais literatūrā. Uz viņam man tiešām stāvs sirds. Nezinu, Leonīdu Breikšu ceļoja pilnīgi attiecinām uz Latvijas atmodas gadiem. Jā, toreiz būtu. Pilnīgi, es uz tos pašus, es varu skaitīt vēl šodien. Bet tagad, man liekas, ka šī paudze jau. Zinu, man nezinu. Es nezinu. Jo es jau arī nezinu, es jau neju ģimnāzijā. Man liekas, ka viņi tagad mācās kaut ko pavisam neizsakām citu. Nu, ko tad viņi varbūt eventuāli mācās? Palāts dzērāju, es viņu pēc savu jaunākā dēļa mācās palāts dzērāju. Čaks nurājums? Mācīja, kur viņi mācās. Un mēdēja laiks, un es nebūs otrā stundā. Un par klubori, man liekas, es nezinu, ko viņi runā. Varbūt kāds var kaut ko, man apgaids, man tur visi vecāki filisti. Tieks tikko no skolas. Un šodien gadā. Zinu, man vienmēr ir lepnums, kad es dziedu šo dziesmu, man ir lepnums dziesmu. Man ir lepnums par to, ka tas Latvijas. Kas to tādu var sarakstīt, jo šķiešana tā nedomā? Raināk, tev jautājums un komentārs. Karlopams Andrēs. Sākumā komentārs, man māsa tagad mācās vidusskolā 11. klasē, un tas, ko viņa mācās, ir drausmīgi maz. Un patiesībā drausmīgi maz. Respektīvi, tiešām skolotāji neņem nec tik plaši, kā vajadzētu, nec arī vispār cilvēks, ko vajadzētu, bet tikai kaut kādas ļoti mistiskas lietas, kuras patiesībā nedod nekādu ieguldījumu personīgā attīstībā. Bet mans jautājums bija, vai ir sanācis redzēt vēl citu cilvēku attieksmi uz Vili, jo viņš ir lielisks dzejnieks un ievērojams, bet kā cilvēks manā skatījumā tāda, pilnīgi nepieņemama darba, kā attieksmi pret savu pirmo sievu un bērniem. Tam būtu kaut kā jāparādās viņa attiecībās ar cilvēkiem, ar kuriem viņš laikiem. Vai ir nācies sastapt, vai ir redzējies kaut kāds tēls par viņu no citu cilvēku skatību? Es biju vidusskolās mācījos, man teica strādāja Raiņģetos muzejā. Viņš man atnesa, un viņam vajag Elzas Tērsti, latviešu dzejniece, Edvards atrāja vietnes uz savu autobiogrāfu. Atmiņas par dzejnieku, savas autobiogrāfu, bet arī atmiņas par dzejnieku. Un tad tur es izlasīju, kā Edvards Virs attiecās par klubu, un viņam nebija labas attiecības. Viņam bija kā Ulmaņa, kā uzsauc galvu dzejnieku, viņam abi bija lieliski dzīvot ar to, bet viņi abi nesatika. Un es domāju, ka katru reizi Virzam tik ļoti nepatīk plūmons, jo viņš deva savu plūdmaņu grāmatību savai mazai meitiņai Amarīlas Virs, ja? Amarīlas, lai viņi plēš viņu. Un tad tādi ierakstu mazo bērniņu, Amīļu, paņem šito grāmīļu, un tad dēr, ko tu gribi par to grāmatu. Kad, tik daudz es zinu, kā Virza attiecās par plūdmanu. Tas ir tā, savā ģimenē, varbūt, ka sabiedrībā viņš tā neizteicās, bet ģimenē pret plūdmanu viņam bija tā diezgan. Un tāpēc es domāju, kāpēc par ko. Jo viņa, es zinu tā kā jūs šeit esat draugi, viņi arī 19. gadsimta, 20. gadsimta, jā, visi tie jaunie
Viņi jau arī pazinās savā starpā. Viņi jau arī bija draugi pazīst. Nu, piedals prāvi. Varbūt arī, ka tur tad viņiem arī bija. Domāju, ka tā arī, tāpēc, ka viņi katrs gribēja būt pirmie šajās. Tik daudz zinu, bet par to, kā jaunībā pret viņu viņš jau. Tas man vienkārši pārsteidz tas, ka nekur tas nav parādījies. Tā arī Ādvīniņa grāmatā par Bilu Plūdoni. Ādvīniņš ļoti daudz par viņu rakstījis, un pēc viņš paštinieks. Tikai tā pieminēts, ka bija izskurs. Bija Otīlija, tad bija 2 bērni, un tas jau palicis aizmugurē. Tas ir vienā rindu kopā. Un tad, kad es atrādu šo te materiālu, tās viņa vēstules, un tad man apvērs tāds kā tu īstiem pries, un tad es man bija tik ļoti, man bija tāda vilšanās Plūdoni kā cilvēkam. Ļoti liela vilšanās. Bet es arī, un sākumā bija vilšanās un dusmas, pēc tam es mēģināju viņu saprast. Pēc tam sapratu, ka viņš arī bija ļoti nelaimīgs. Viņš bija dziļi nelaimīgs, tad, kad viņš tikai nejauki izrunājās par to. Un tāpēc es tikos grobiņā ar lasītājiem, un tad man bija pensionāra literatūras skolotāja uzbruka, kā es tā drīkstēju kaut kur tā vispār rakstīt, un kāpēc, ko man bērni par to domās. Es tikai tieši savu 3 dēlu dēļ tieši to arī rakstīju. Pasardies, Plūdons bija liels dzēnieks. Viņš rīkojās slikti savā domā. Bet par šī piemēra, ja, zēni nerīkoties tā. Tas nav līdzi. Labi, zēni un meitēc, jūs esat pieauguši cilvēki, kāpēc jāciena bērniem? Kāpēc šiem abiem bērniem tālvaldību nemīlam bija jācieš? Un tā, ka tēvs viņš negribēja, un patēvs viņš nicināja. Tikai tāpēc, ka nopūts puķi ceļu malā, tikai tāpēc, ka tā meitene bija padebīga, pakļāvīga, un viņa domāja, nu varbūt, kaut vai uz brītiņu, bet es būšu Plūdonas sieva. Bet es domājiet bērni, domājiet, ja viņš nedariet tā. Nevajag tādēļ. Tas, ko jūs nododat bērnam, negribētu bērnam. Tas ir, es nezinu, kā to nosauc, tas ir, jūs vienkārši sabojāt viņu dzīvi un viņu veselu. Oskar, tev jautājums. Tev mūžam dzīvot Latvijā ir ļoti spēcīgs gabals, un cik es dzirdēju, teorētiski tā varētu kļūt Latvijas himnu, vai tā ir taisnība, ka Ulmans pats nav atbalstījis šo teorētisko iespēju? Viņa bija neoficiālā Latvijas himna, gandrīz var teikt. Viņa bija neoficiālā Latvijas himna. Es domāju, ka tā visos laikos kāds vienmēr gribēs kaut ko teikt. Kaut vai dažas svētas lietas, kas man nav kustināms. Mūsu himni ir Svētī Latvija un tās varenās skaņas. Tiešām varenas skaņas. Uz kurām cilvēki 50 un vairāk gadus nebija dzirdējuši šo himnu, nebija atļaut šo himnu. Nebija aizliegt šo himnu. Un tad, kad viņi pirmo reizi 88. gadā atkal varēja dzirdēt, daudz raudāt. Aiz laimes mēs saviņojam, ka ir viņu himna ir atkal dzīve. Es esmu dzirdējis, tā kā maniem vecākiem, kad mēs gribam būt kungs savā zemē, mēs gribam būt kungi. Mēs gribam šo pašu sev likt. Arī tā ir kā vienu laiku Latvijā esot bijis. Jā, mēs gribam būt kungi. Mēs gribam paši sev likums. Tā zeme ir mūsu, tās pilsētas mūsu. Mēs negribam lūkotas mūsu tekņiem. Tas jau bija arī, vai ne, vēl latviešu jauniešu tādi himna vai mūsu vārdi, kad mēs dzīvojam Kimdā, Amerikā. Ka mēs gribam būt kungi un to arī graudu. Un es domāju, ka tās ievērāmās lietas, par kā mums jāatcerās ir kungi. Jā, tātad šī neatkarīgās Latvijas dziedātājs, kā viņš ir. Tas ir ar sirds asinīm rakstīts, un ar sirdi viņš ir. Un sirdī paliek, jo tas ir spēcīgs, ļoti spēcīgs rīms. Ja tā būtu arī mūsu pārliecība, mūsu bērnu pārliecība, tad es domāju, ka Latvija būs un pastāvēs mūžā.
jautājumu vairāk nav, tad teiktu lielu paldies. Mums tā kā no mūsu konventa tāds zieds par šo uzstāšanos. Tad, jā, paldies par vakaru.